Šeit es redzu divas atšķirīgas pieejas. Jūs domājat, tieši jūsu, bet jūsu kolēģi varbūt doma ir tāda. Viņš ir bīstams, viņš vairāk kārt izdarīja noziegumus, un ja mēs viņam neatņemsim iespēju turpmāk pārkāpt likumu, ja viņš nebūs cietumā vai, teiksim, citādāk ierobežos, labi nebūs. Tātad, principā, ierobežot brīvību, jūs gribat sasniegt viņa smadzenes. Šādā veidā tur viņš pasēdēs, padomās un sapratīs. Probācija, un te parādās probācija, kas piedāvā variantu. Nevajag uz cietumu, labāk mēs ar viņu parunāsim. Un polīcija, kas dienu redz tieši šos cilvēkus, ir pārsteigta, ko parunāsiet ar šādu cilvēku? Mēs labāk parunājat, lai būtu tikai pēc tam rezultāts. Jā, bet jūs varat darīt, ko jūs gribat, palīdziet lūdzu mums. Bet es runāju par attieksmi. Tikai lai būtu rezultāts. Es varbūt vispārināju, bet es runāju par attieksmi. Polīcija uzskata, ka lielas jēgas no tām sarunām nebūs, jo šis cilvēks ir mūsu patstāvīgs klients. Un tad kāda jēga ar viņu runāt? Labāk mēs viņu represēsim. Varbūt tās ir no prakses kaut kāds piemērs, atkārtoti ir bijuši jums izlīgumi. Jā, un tādiem cilvēkiem, kur, teiksim, ja viņš ir bijis pirms tam cietumā, vai viņam ir bijis kurš cits sods, un viņa domāšana nav mainījusies, nav notikusi resocializācija, tad domāt, ka viņš ir izlīguma mainīsies, ir pilnīgi nepamatot. Ir skaidrs, ka tādi cilvēki nāks, jo soda izpildes sistēma nav pilnīgi 100% efektīva šobrīd. Tā kā es vairākas reizes to saku, tādiem cilvēkiem izlīgums ir iespēja vairāk cietušajiem. Mēs atkal jaucam tādu iedēļus. Jo, ja, piemēram, aizmirstīsim par kriminālu pārkāpēju, bet vienkārši padomāt, ir kāds bērns, un katru dienu viņš taisa kaut ko nepareizi, dara kaut ko slikto, un katru reizi atvainojas, piedodiet lūdzu, un stāv, un tieši tad rāda, piemēram, tad ko darīt vecākiem? Tad pēc trešā reizi teikt, nē, es tev nekad nepiedošu. Nē, mēs teiksim, protams, bet mēs varam mainīt savu taktiku, varbūt tieši tad nebūs viņam kaut kas salda, bet kāpēc nepiedot viņu? Teiksim, šeit arī viena lieta. 5. reizi viņš tieši izdarīja pārkāpumu, 5. cietušais, un viņš atkal gatavs izlikt, viņš stāv un atvainojas. Ļoti labi, ņemsim vērā. Bet ko tas ir gatavs darīt, lai to bet tam nebūs ietekmi uz kriminālu? Bet, ko darīs tieši tad prokurors? Sūtīs uz tiesu, vai piemēros priekšrakstu par sodu. Tas ir divas lietas, kas var notikt vienlaikus.